Pastāstīšu jums par pārvietošanās palīglīdzekļiem spieķiem un kvadripodiem, lai jūs zinātu, kā tad tie atšķirās. Gan spieķus, gan kvadripodus ir iespējams iegādāties POC medicīnas preču veikalā. Šeit jūs redzat pavisam vienkāršu spieķi, ko var ērti noregulēt atbilstošā augstumā, atbilstoši cilvēka vajadzībām. Tas būs piemērots cilvēkiem, kuriem ir nelielas līdzsvara, kustību koordinācijas un pārvietošanās grūtības. Augstumu regulējam atbilstoši mūsu plaukstas pamatnes locītavai. Tātad mēs nostājamies, nomēram un pieregulējam atbilstoši augstumu. Kas būs ļoti interesants šajā spieķī un ar ko tas atšķirās no otra spieķa, mēs redzam šeit, ka spieķī ir iebūvēts lukturītis, kas var palīdzēt ziemas tumšajos mēnešos. Vēl, kas ir ļoti labi šim spieķim, jūs dzirdat, ir arī avārijas poga. Ja gadījumā kaut kas ar jums notiek, jūs varat izsaukt palīdzību. Kvadripodi. Jūs varat redzēt, ir divi dažādi kvadripodi. Viens kvadripods mums būs paredzēts cilvēkiem, kuriem ir izteiktākas pārvietošanās grūtības un izteiktāka līdzsvara traucējumi. Šis būs stabilāks atbalsts, lai atvieglotu pārvietošanos. Arī kvadripodu mēs noregulējam tieši pēc tāda paša principa kā spieķi. Jāatrodas rokturim līdz plaukstas pamatnītes locītavai, un elkonis mums būs viegli ieliekts. Nākamais kvadripods ir ļoti viegls, ļoti ērts, ļoti mazs. Cilvēkiem varbūt ar nelieliem līdzsvara traucējumiem arī šis var atvieglot mūsu pārvietošanos.